Nu ko, dāmas un kungi, mēs esam kopā ar vienu, manā skatījumā, vienu no enerģiskākajiem cilvēkiem Latvijā. Inti, kopš es tevi pazīstu, brīvprātīgo darbs. Nu, skaidrs, ka mūzika, diriģents, cilvēks, kurš vāc kopā citus cilvēkus. Nu, es vienkārši abrīnoju, un man pirmais jautājums, kur tu gūsti šo enerģiju? Vai tu vienkārši esi tāds piedzimis? Nu, sveiciens visiem. Uzreiz jautājums, kur es? Nu, kaut kur jau laikam. Man nav Bet ar to konkrēta. piedzimst vai to uztrenē? Es domāju, ka tas ir savā ziņā treniņš. Es domāju, jo es esmu varbūt pirms skolas bērnībā. Es droši vien arī biju aktīvs, bet tomēr skola jau tev. Ja tev tas skolas laiks ir aizpildīts un tev visu laiku ir kaut kādas atbildības, es mācījos dārziņu skolā, man parastiem priekšmetiem visu laiku bija mūzika, tev visu laiku bija kaut kas jāizdara. Un redz arī mācoties mūzikas skolā, tev ir ļoti daudz individuālās. Tev ir grupu nodarbības, bet ļoti daudz individuālās. Tev klavieres jāspēlē, tev daudz, kas jāmāk pašam, kas prasa laiku strādāt ar sevi. Un man liekas, tas ir tas, kas man ir iemācījis, ka laiks ir ļoti vērtīgs, ka tu nedrīkst vienkārši nevienu mirkli būt bez kaut kāda iemesla, bez kaut kādas kvalitatīvas laika pavadīšanas. Tev visu laiku ir jābūt noderīgam primāri sev un apkārtējiem. Es domāju, es pirmo reizi par to aizdomājos, tāpēc tu tādu jautājumu uzdevu. Es domāju, tas, kas tev vienkārši iemāca to darīt, un tu novērtē laiku ļoti. Bet kur, es vienkārši domāju, un cilvēkiem mēdz būt tā, citi skrien, jo viņiem ir bail. Savukārt citi skrien, tāpēc, ka viņiem ir milzīgi zinātkāri. Kā tu domā, ja tu apsēstos nedaudz mierā, salikt kaut kādu lielāku bildi kopā, vai arī tas varbūt daļai tiek kaut kādā brīdī darīts, jo es zinu, ka pēc sevīm man tas prasīja ļoti ilgus gadus, lai iemācītos vispār apsēsties. Es vēl neesmu nevienu reizi apsēdies un līdz galam salicis kaut kādu to bildi, jo man vienkārši ir grūti nosēdēt, bet es ticu, ka es to iemācīšos. Bet kas tas ir? Tā ir mūžīgi zinātkāra, vai tas ir bail kaut ko nokavēt? Bail nokavēt noteikti nē. Lai gan bailes ir ļoti tāda vispār sabiedrība attīstoša sajūta. Bez tā jau mēs nesēdētu siltumā. Tā kā tas ir milzīgs zinējspēks. Man īsti tas nav zinējspēks. Bet arī uzzināt, arī mazāk. Man liekas, ka tieši tā enerģija, es domāju, protams, ir no manas profesijas, jo man tā ir miedarba visu laiku. Jo es visu laiku mainos ar enerģijām. Es prasu no saviem muziķiem, un es vienmēr saņemu pretī. Tā ir visu laiku tā dzīvā enerģija apmaiņa. Man liekas, tas ir ļoti būtiski, jo man arī brīvprātīgo projektu strādāja, protams, man ir arī office darbs, bet tas ir man salīdzinoši vissarežģītākais, tāpēc, ka tur tā miedarba nav. Tu tur esi ar savu pienākumu, ja tā var teikt, un tu tam kalpojies, to arī dari ar prieku, jo man patīk tā joma, bet es domāju tieši tā miedarbe, tā enerģijas apmaiņa, un tanī mirklī, kad tu esi atbildīgs par daudz cilvēkiem, tanī mirklī tev arī tas redzesloks paplašanās, jo tu savā ziņā redzi arī viņu acīm. Un tāpēc, piemēram, tie mirkļi, tu saki apsēsties un visu pārdomāt vai apskatīties. Man tas notiek, bet tas notiek ļoti ātri. Man nevajag tur sēdēt mēnesi. Jā, man pilnīgi pietiek piesēst, un es konkrēti jomu izanalizēju, kur es esmu pat laban, un vai apstiprinu, ka ir pareizais virziens un turpinām darīt, vai arī es saprotu, klausies, šeit vajag nedaudz piemainīt, paskatīsimies, kā ir šādā veidā, bet visu laiku jābūt kustībai. Jo man vispār tāda filozofija, man liekas, mēs vienalga esam ielikt kaut kādā gultnē. Mēs varam no viņas izrauties. Tā ir tā kā upes gultne, bet man liekas, ka ir baigi forši, ka tu tomēr ļaujies viņai, bet skaties, uz kurien viņi tev nes. Tur vienmēr ir jābūt. Tur akmeņi kaut kādā. Jā, tev visu laiku ir jāsaka, tu nevari vienkārši kaifot, un tu nevari arī, tu brauc pa upi, un tu skaties, kolosāls apsies baigā pils. Izkāps ārā, bet upei tur vēl ir 19 līkumi līdz tai pilī. Un tu netiksi viņai klāt, tu tur arī paliksi tajā vietiņā. Tā kā es tomēr, man liekas, es ļaujos tam plūdumam, kas ir, bet es ļoti sekoju, kādā veidā, kas notiek, un cenšos, lai tam ir kaut kāda jēga. Super. Tātad, tu šobrīd es varu sajaukt, bet Latvijas dziesmu svētku biedrības
vadītājs vai prezidents, vai es baidos tur nosaukt. Nu, mums ir valde, es esmu priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētājs. Man ir jautājums tāds. Kā šobrīd iet kopā šīs te programmas? Es esmu bijis gan tikai vienos dziesmu svētkos pēdējos, beidzot es dabūju biļetes. Ja? Arī tā teikt, nedaudz tā kā pa blatu, kas tā kā ir interesanti. Un man jautājums, kā tas jaunais ar to veco varētu sadzīvot, lai ilgtermiņā šis projekts noturētu šo milzīgo aktualitāti? Nu, tu domā dziesmu svētki, jā? Jā, nu, jo tomēr kopš ir attīstījies kā... Es to nesauktu, jo tas ir, jā. Nu, kā to saukt, jo tas nav projekts, tad tas ir kas? Tie ir svēti, tie nacionāli svēti, tas ir ierakstīts arī valsts attīstības plānā, tā ir nacionāla vērtība. Dziesmu svētki ir vērtība. Un tāpēc viņi arī sauc par projektu? Jā, jo projektam ir sākums un beigas. Dziesmu svētkiem ir sākums, bet es ceru, ka nebūs beigas. Tad Geto Games no šodienas oficiāli tiek pasludināts, ka tas arī nav projekts. Jā, man liekas, vispār tas projekts ievazājās tas vārds. Viņš jau agrāk nebija. Viņš parādījās tā, ka parādījās kaut kādi finansējumi no fondiem. Sauksim to vispār projektu rakstīšanu tā tālāk. Es viņu vairāk tajā kategorijā. Un vērtību. Un kad tieši šajās visās tradīcijās tiek vispār, bez tradīcijām nav tur ne valsts, ne sabiedrības, ne arī cilvēkam. Getiņi arī nav. Es teiktu, ka drīzāk tu esi process. Tu jau esi procesa stadijā. Tu jau neesi, kad tev beidzās getiņš. Šis projekts, kad tev beidzās. Par to ir runa. Tas ir tur tā lieta. Es uzskatu, ka viņš var būt sākumā projekts. Jā? Arī dziesmu svētki pirmie bija izdomāti, ka vajag satikties un vajag to izdarīt. Jā? Bet viņš pārvēršas par, kā tikko cilvēkiem tā ir nepieciešamība tur būt. Tanī mirklī viņš vairs nav projekts, jo tas jau nav no tevis atkarīgs vairs. Tu esi inicējis to ideju, bet tagad jau tev cilvēki... Tu man piesaist vārdam projekts. Nē, es sapratu, jā, bet vienkārši saprotu par to, es arī par to ilgtermiņu runāju. Kāpēc, lai viņš būtu? Jo, ja tu tā ir pateiksi, rīt Getiņš nebūs, cilvēki prasīs, kur ir Getiņš. Te ir tas atslēgas pagrieziens. Tu jau neesi galvenais tur, piedod. Galvenais ir tie cilvēki, kas nāk pie tevis. Protams. Tieši tāpat ar dziesmu svētkiem. Viņi nāk pie manis, viņi nāk uz dziesmu svētkiem, viņi nāk uz Getiņu. Tāpēc jau, jā, cilvēkam ir tā vēlme, jo viņa kodā ir iekodēts vārds dziesmu svētki, protams, vai tas ir savu ģimeni, vai kur, vai sportot. Ja viņš ir, tev jau pēc būtības jau tā ir tev atbildība nodrošināt, lai tas notiek. Un, protams, ka tas notiks tikai caur jauniešiem, tikai caur jaunatni, viennozīmīgi. Kā tu domā, vai šobrīd apmeklē arī šajā gadā lielu koncertu? Man patika, man ļoti patika. Man vienkārši ļoti patika. Un man ir jautājums, vai tagad, lai man piedod kultūras darboņi, bet man bija tāda sajūta, ka tie bija tādi tā kā mūsdienu dziesmu svētki. Man bija sajūta, ka tie ir mūsdienu dziesmu svētki, un savukārt tie dziesmu svētki ir kaut kas tāds, ko tu sēdi 5 stundas un gaidi pēdējās 5 dziesmas. Un te man ir jautājums, vai gadījumā nav plāns kaut ko nedaudz mainīt tajā repertuārā, lai tā dinamika paceltos šim tradīciju notikumam. Redz, te es uzreiz, klausoties, ko tu saki, jā, tu principā visus šos kultūras pasākums, arī dziesmu svētkus pagājušajā gadu un arī lielo koncertu, es apmeklēju kā skatītājs. Jā. Tieši tas pats, kas kaut vai tavā Getiņā. Ja ir cilvēki, kas nāk sportot, un ir cilvēki, kas nāk just līdzi un atbalstīt. Tieši tāpat ir dziesmu svētki. Viņu galvenā esence un būtība ir tas dalībnieks, kas katru dienu mēģina... Viņam svarīgi ir izdziedāt tās. Nevis, tā jau ir tā tradīcija. Ne jau publika ir tradīcija. Publika ir tā katra iedzīvotāja izpausme. Dziesmu svētki jau dzīvo ikdienā katrā, kas iet uz katru mēģinājumu, un Meža parka estrādē jau tas ir tieši, kā tu saki, 5 stundas reiz 5 gados pieaugušajiem vai skolēniem. Ja? Skolēniem mazāk, skolēniem ir īsāks tas laiks. Bet dziesmu svētki jau nav tikai tā klausīšanās pieredze. Protams, klausītājiem vienmēr būs viedoklis, bet es tev novēlu aizies kā deju kolektīvu. Esi tajā otrā pusē dziesmu svētkiem, un tad tev gribēsies tieši to daudzbalsību. Tev gribēsies nodziedāt laustās priedes
dārziņu un noplaudēt, ka tu gribi vēlreiz viņu nodziedāt. Jo man liekas, redz, tā arī, ja salīdzini, tas, ko tu salīdzini, gan dziesmu sāc, gan to koncertu, tās dziesmas visu laiku skan rāģiņos. Tas arī jāņem vērā. Tās ir dziesmas, ko tu zini. Koru mūziku tu ikdienā nelieto. Nē, tu viņu neklausies. Tu saproti, ka arī tas nav tā, ka es tev saku, ka jāmaina repertuārs. Es saku, varbūt tur ir kaut kāds... Tāpēc es saku, vienkārši, lai arī skaidrs, jo tā jau ir tāds daudzbalsības būtība. Un man liekas, vispār tā daudzbalsība ir fenomenāla, ka piemēram, soprāns, alts, tenors, bass, korī, tev ir jāvāk sava balss kolosāli, tev ir jābūt savam viedoklim, kā soprānam. Bet kopā mēs nonākam līdz kopīgam rezultātam, jo tad mēs dziedam kā vienu veselu dziesmu. Es uzskatu, ka akapela ir jāsaglabā pēc iespējas ilgāk, jo tas arī uztur to līmeni. Es jūtu, ka šeit tā starpība manā izpratnē par mūziku un tavā. Mums ir tāds milzīgs gaps. Vienkārši tu esi vairāk no lietotāja puses. Es esmu absolūti skatītājs. Un savukārt es esmu no gan lietotāja, jo es arī uz koncertiem nav kā es neju, bet arī no tā, kāpēc es vispār degu par dziesmu svētkiem. Man ir svarīgs tas ikdienas process. Tad man uzreiz jautājums ir, kura aģentūra jūs apkalpo komunikācijā? Dziesmu svētkus. Dziesmu svētkiem ir, viņus organizē vai nu Izglītības zinātnes ministrija caur Valsts izglītības satura centru vai Kultūras ministrija caur Nacionālo kultūras centru, un tur ir viņiem savi PR cilvēki, kas ir pieņemti darbā. Un tad droši vien viņi taisa tenderi. Tad es gribu teikt, ka to, ko tu atbildēji vienos 10 teikumos, es domāju, ka tā ir kā bāze tam, lai sabiedrībai pirmkārt ir tas jāpaskaidro. Jo tāpēc, ka tas, kas virmo tādā komunikācijā starp parastiem cilvēkiem, kuri ir atnākuši baudīt, ir šis stāsts par 5 stundām, lai sagaidītu 5 dziesmas, ko nodziedāt kopā. Kas arī ir ok, un tik un tā cilvēki ies un darīs un tā tālāk. Bet tā daļa, ko tu izstāstīji, man liekas, man šeit tur ir ļoti daudz romantismu, bet mūsdienās ir iespēja caur sociālajiem tīkliem arī šo romantismu ļoti garšīgi parādīt gan man, gan jebkuram šeit klātesošam, lai sajustu vēl lielāku vērtību pret šo projektu. Tāpēc es šo jautājumu uzdevu. Bet tad savā ziņā, protams, tev ir taisnība, ka tu sauc dziesmu svētku par projektu. Es negribu tos vārdus ņemt mutē, bet tāpēc, ka tas diemžēl tā notiek. Tāpēc, ka katru svētkus tiek pieņemta jauna komanda, 2 vai 3 gadus pirms svētkiem. 5 gadi. Jā, bet ir ik pa 2 un 3. Un tas, ko mēs no dziesmu biedrības beidzot esam izcīnījuši, ka ir valdības rīcības plānā, ka dziesmu svētkus apvienot abus, tieši to organizatorisko struktūru. Un tad par dziesmu svētkiem, kā par PR, par dziesmu svētku PR, teiksim, vai kā tad, tā būs ikdiena. Jo nav jau ikdienas informācijas par dziesmu svētkiem. Ir tikai tā ir kampaņa veida, tāpēc, ka, diemžēl, tā valstiskā organizācija tiek veidota vairāk caur projektu prizmu. Jo pieņem uz norisi PR-istus dažreiz tādus, kas nemaz nezin, kas ir dziesmu svētki, tad mēs šoreiz darīsim tā, bet tie, kas dzīvo tajā tradīcijā visu mūžu, arī šodien bija prezentācija, ir lielākā daļa respondentu tie, kam šie jau ir 6. svētki. Tie ir tie, kas ikdienā to dara. Viņiem jau nav katra svētki no jauna. Viņam ir nākamie svētki, ko viņš gaida. Bet publiskajā telpā, kā informācija, kā PRs, tādā veidā nestrādā. Viņš nestrādā no tā dalībnieka prizmas, viņš strādā no projekta prizmas. Tā kā tu saki. Int, novēlu jums, un mums, nevis jums, bet mums, jo dziesmu svētki tiešām ir kaut kas absolūti unikāls, kaut kas absolūti cilvēkiem mīlēts, gribētu saprast, gribētu novēlēt jums dziesmu svētkus ielikt katram Latvijas iedzīvotājiem jau no šūpuļa, jo es ticu, ka visi šie atkal gribēju teikt, ka visi šie projekti, visas šīs lietas ir tas, kas, man liekas, veido to cilvēka mugurkaulu un piederības sajūtu, bez kā man šķiet nebūs nevienam labi un komfortabli dzīvot, ka viņš ir tāds tireklis pa visu pasauli, kurš dzīvo tikai uz tās bāzes, ko nemitīgi viņam caur dažādiem reklāmas paņēmieniem viņu piepičkā, beigās tur nekā nav, tur nav cilvēku, un tikai tie, kuri ir bijuši blakām, tur vecāki,
kur ir spējuši to ideju aiznest. Un tas nav stāsts tikai par dziesmsvētkiem, bet par savu valsti, par savu geogrāfiju, par savu zemi, gan fiziski, gan pēc būtības. Tā kā es novēlu, lai izdodas aiznest un ielikt šūpulī katram Latvijas cilvēkam, jo tādā veidā šo savu fenomenu mēs varēsim iznest atkal ne tikai dziesmsvētku kontekstā, bet es uzskatu latviešus par unikāliem cilvēkiem. Un tāpēc es gribētu, lai mēs pasaulē sev varētu dot vēl daudz simtus un tūkstošus gadu. Tā kā paldies tev liels. Paldies, lai piepildās. Jā, paldies tev.